Man ir bijis ļoti daudz vienmēr jautājumi par to, Jolanta, ko darīt, kad mēs esam saskārušies ar diagnozēm, kā nepazaudēt darbu, kā dzīvot bez tām bailēm, kad pat tūlīt mēs kaut ko zaudēsim. Un tagad ir ļoti populāri tāpatās kaut ko meklēt, darīt no mājām, kā papildus peļņu. Un es tam izgāju cauri, tad, kad es meklēju, man ļoti patika MLM, es zinu to visu sistēmu, es zinu, kas tur iekšā notiek, arī pat augšā. Ļoti daudz gadus atpakaļ es biju Eivonā, un Latvijā tad tur arī šo to daudz ko vienmēr zināju. Principā jau daudz maz, kaut kas ir līdzīgi. Vienīgais, kas jums ir jāskatās, tas marketinga plāns, vai viņš ir izdevīgs priekš jums, jo tāpēc, kad mūsu gadījumā, tad, kad mums ir kaut kādas saslimšanas diagnozes, mēs parasti esam ļoti nervozi, mēs esam parasti nepacietīgi, un tas mums traucēs, ja mums būs marketinga plāns ļoti sarežģīts. Sarežģīts tādā veidā, kad ir ļoti daudz jāstrādā, tieši jāveido dziļumā, un īstenībā tūlīt kaut kādam tikai līmenim vari nopelnīt. Un tālāk tu nevar nopelnīt. Ja tev tur dziļumā nāk kaut kur veidojās komandas, tu pat nevar saņemt naudu no tā. Mums Koraļu klubā, tāpēc arī izvēlējos Koraļu klubu, jo tāpēc, ka tu principā viss ir atkarīgs no tevis, tevi tikai tad, kad tu nāc, tev ir jāsaprot tas, ka tev nav jāskatās, kā cits strādā. Mēs katrs esam īpaši. Klausieties, es ar vienu pierakstu, man visi kauli grieza ārā, tajā laikā es biju skulds. Es ar vienu pierakstu uzsāku postus taisīt. Es nevienu neredzēju, es nezināju, kā to darīt tieši Koraļu klubā. Man neviens nestāstīja, jo tāpēc, kad man neviens neticēja, ka es kaut ko varētu. Pati to sāku. Vienkārši skatījos, kā citi to dara. Man nebija kas pat pazvanīt un teikt, Jolanta, ir jādara šitā, jādara tā, tev tur jāpieliek šitas, tev tur jāpieliek tas. Nē, es pati uzsāku. Jo tāpēc, kad es zināju, ko es gribu. Un tas bija tas pirmais solis, kas man iedeva mazliet vairāk enerģijas. Meklējiet vienmēr, ja jūs skatāties MLM kompāniju, jo tā ir nākotnē. Un tagad ir pēc iespējas ātrāk ir jāņem kāda laba perspektīva MLM kompānija, jo tāpēc, ka viss, kas notiek ar vispār mākslīgo intelektu, daudz zaudēs darbu, ļoti daudz. Bet ja mēs paralēli sākam veidot MLM tīklu, MLM klientu bāzi, tad īstenībā mēs nākotnē, tāpatās mēs varam nodrošināt kaut ko savu. Tā kā, aicinu arī savā komandā, un man ir ļoti dažādi komandi, man tas patīk, mēs esam dažādi, mēs viens otru pieņemam, tas, kas nav daudzās citās komandās, mēs tiešām viens otru pieņemam tādi, kādi mēs esam, un mēs esam ļoti dažādi. Jo, ja mēs citreiz skatāmies, kad komandās salasās tieši tā kā līdzīgi cilvēki, un tad, kad ienāk kāds svešs, un viņš ir mazliet drusku pavisam savādāk, viņš nebūs savādā, tāpēc vienmēr skatieties, kur jūs pievienojaties, jo tāpēc, kad reģistrēties mēs varam ļoti ātri. Tad, kad mēs gribam veidot savu biznesu, tad jau ir problēma, jo tāpēc, ka mēs neietaramies komandā un mēs slīkstam. Tad ir pārdzīvojumi, tad apakaļceļa vairs nav, un mēs vairs neko nevaram izdarīt. Parādīšu ceļu, kā to var darīt, jo tāpēc, ka mēs parasti skatāmies, tas tur skaisti runā, šitas tur labi izskatās aktīvs, es jau tur nekāda aktīvs, ko tad es tur gribu, man tur ir slimības, man tur ir šitas, man tur ir tas un aktīvs. Mēs pārāk daudz sevi kritizējam, tas ir jāatcerās. Mēs nedrīkstam to darīt, mēs neesam sliktāki par visiem pārējiem, mēs esam vēl labāki. Tas, ja kāds mums netic, Dievs ar viņiem, lai iet savu ceļu. Mums ir biznesa, referālais biznes, tas ir vēl grūtāks, par vārdu MLM, jo tāpēc, ka referālais biznes atļauj tev dot referālo linku pa labi, pa kreisi, tikai tev ir jābūt profesionālam un jāapstāsta par sevi, par savu kompāniju, jāzina, ko tu dari. Un ticībai jābūt visur. Tieši tāpat kā man ar 2 diagnozēm. Man ir ticība, ka es viņas vienu dienu vienkārši izmetīšu no sava organisma. Tas, ko es daru, tā ir mana dzīve. Uzturbagātinātāji, tā ir mana dzīve. Un es esmu daudzreiz pierādījusi visiem arī sociālos tīklus, un es par to runāju, tāpēc, ka ir jārunā, jo tāpēc, ka es varu daudziem palīdzēt. Un es esmu pierādījusi, ka es esmu piecēlusies no gultas, es vienu pirkstu esmu izveidojis Koraļu klubu, pie manis ir nākuši pašlabākie cilvēki un palikuši, ir ļoti daudz, ir tāpatās aizgājuši un atkal atgriezušies kā klienti, tāpēc es nekad neņemu, un piemēram, ja kāds neaiziet, es nesaku aktīvs, mans cilvēks vai ja vieta cilvēki paši nezinu, ko grib, un tāda, es nevienu nekritizēju, tāpēc, ka es zinu, ka jebkurš var atnākt atpakaļ. Mēģinu palīdzēt jebkuram. Arī, ja kāds vispār varbūt kaut kādā citā kompānijā ir un viņam varbūt kaut kāda palīdzība vajag, tāpēc es esmu atvērta visiem. Un es zinu, ko nozīmē, ka tu stāvi bedrē un ka tu zaudē visu un ka tu gribi aiziet no šīs dzīves, un tad tev atkal kaut kāds uzbudinājums nāk, ka tu tomēr gribi dzīvot. Tāpēc, mīliet dzīvi. Protams, ir citreiz cilvēki neredz neko tālāk par savu degunu, ja neredz tālāk neko par savu gultu, kurā situācijā viņš atrodas un dzīvo tur labi, ka valsts palīdz, bet
Kādu jūs nākotni redzat? Tāpat tās tik daudz iznieko savu dzīvi, sēžot TikTokā un visu. Ko jūs redzat no savas nākotnes? Tādu jūs redzat savu nākotni? Nu labi, es kaut kā savādāk, man kaut kā savādāk tā dzīve ir iegrozīsies. Man patīk izbraukt, man patīk tādi forumi, man patīk viss tas akšens, jā. Es daudz ko nevaru izdarīt, jā, bet es ticu, ka vienu dienu es varēšu. Es varēšu formu ļoti grūti, man atgūties, bet būs labi. Jā, man balss ir mazliet cieta. Mēs taisījām balkonu pēdējā vakarā un mazliet drusku saķēra